Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi, ministra prezidenti un ministri. Šodien, ierodoties uz Saeimas sēdi, mums bija iespēja aprunāties ar neapmierinātiem veselības un izglītības sistēmas darbiniekiem. Interesanti, ka gan veselība, gan izglītība tiek minētas kā šī sagatavotā budžeta projekta prioritātes. Šodien es vēlos pievērsties izglītības darbiniekiem, tādēļ es paskatījos, ko par izglītību saka valdības un Saeimas apstiprinātie stratēģijas plānošanas dokumenti, uz kuru īstenošanu taču ir jābūt vērstam gan 2016. gada budžetam, gan arī nākamajiem budžeta projektiem. Latvija 2030. Skolotājiem ir jābūt ne tikai savu priekšmetu pasniedzējam, bet daudzpusīgai, talantīgai personībai, kura palīdz, iedvesmo, sasaista dažādas jomas, sadarbojas, sniedz padomus un organizē. Sevišķi pirmsskolā un sākumskolā izglītībai jābūt vērstai uz bērna saskarsmes prasmju, individualitātes un zinātkāras attīstību. Kāda tad ir realitāte? Atbilstoši ministrijas piedāvātajam atalgojuma modelim, skolotājam vienas talantīgās, iedvesmojošās un integrētās mācības stundas sagatavošanai ir atvēlēts 5 minūtes. Bet pirmsskolas pedagogs vispār netiek uzskatīts par pedagogu. Tāpat Latvija 2030. Lai skolotāja profesiju izvēlētos spējīgākie un talantīgākie jaunieši, ir jāceļ profesijas prestižs un jāpilnveido motivācijas sistēma. Kāda ir realitāte? Par to pašu algu skolotājiem tiek piedāvāts novadīt par 3 stundām nedēļā vairāk. Latvija 2030. Lai nodrošinātu pieejamu mūsdienīgam mācību procesam un informācijai, ir jāīsteno visu Latvijas skolu un bibliotēku digitalizāciju. Kāda ir realitāte? Digitalizācija nav veikta, digitālas platformas izveide ir izgāzusies un tai paredzētie miljoni aizplūduši nezināmā virzienā, taču bibliotekas skolās vairs nebūs pieejams, jo katrai skolai nav paredzēts bibliotekārs. Nacionālais attīstības plāns. Mācību procesu un priekšmetu pasniegšana skolās tiek nodrošināta augstā līmenī un jau ar pirmajām skolas dienām atraisa spējas un prasmes, gatavo jauno paudzi nākotnē būt konkurētspējīgiem darba tirgū. Kāda ir realitāte? Kolēģi no Vienotības, palielinot minimālo algu, arvien vairāk tuvina skolotāju minimālās algas saņēmējiem. Tā ir ņirgāšanās par skolotājiem, kur izglītības iegūšanā un profesionalitātes nodrošināšanā aizvadītos gadus darba samaksas ziņā jau maz kas atšķir no neizglītota melnstrādnieka. Budžeta prioritāte esot izglītības kvalitātes uzlabošana, teica Reierkungs. Straujums kundze, turpinot to, atzina, ka izglītībai finansējums tiks iedalīts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, turklāt caur priekšlikumiem uz otro lasījumu. Ko mēs redzam budžeta projektā šobrīd? 2015. gads izglītības un zinātnes ministrijai 448 miljoni. 216. gada projekts izglītības un zinātnes ministrijai 317 miljoni. Starpība 3. augstākajai valdības prioritātei ar mīnus zīmi 130 miljoni. Realitāte ir tāda, ka šos līdzekļus caur neparedzētiem gadījumiem un priekšlikumiem uz otro lasījumu skolotāji varēs saņemt tikai tad, ja norīs kārtējo krupi, kas saucas jaunais pedagoga atalgojuma modelis. Realitātē mēs atrodamies pedagoga streika priekšvakarā. Tāda streika priekšvakarā, kāds nav bijis pēdējos 15 gadus, ne krīzes gados, ne konsolidācijas laikā, ne laikā, kad skolotāji iznes būtiskāko algu samazināšanas slogu. Skolotāji ir pacietīgi, ļoti pacietīgi, taču katra pacietība reiz beidzas. Diemžēl skolotāji atzīst, ka ministrija vairāk traucē nekā palīdz skolotāju darbā. Pēdējā laikā bieži ir dzirdēts, ka izglītība tas nav stāsts par skolotājiem, ka tas ir stāsts par skolēniem. Izglītības sistēma jāveido priekš skolēniem, nevis priekš skolotājiem. Un tā ir taisnība. Protams, ka skolēns ir tas,
kura dēļ šī sistēma pastāv un tiek veidota. Tomēr motivēts un iedvesmots skolotājs ir iespējams tikai skolā. Motivēts un iedvesmots skolēns ir iespējams tikai skolā, kurā ir motivēts un iedvesmots skolotājs. Un skolēnam acis par izzināmu un par savu priekšmetu var spīdēt vienīgi tad, ja acis par to spīd skolotājam. Tāpēc cienīga darba apstākļu un atalgojuma nodrošināšana skolotājiem ir labākais un patiesībā arī vienīgais veids, kā nodrošināt izglītības kvalitāti Latvijā. 2016. gada budžeta trešajai augstākajai prioritātei nauda budžetā netiek paredzēta. Tāpēc, acīm redzot, ir notikusi kāda būtiska kļūda, un šis budžets ir atgriežams pārstrādāšanai. Aicinu to neatbalstīt. Paldies!